Kā šitas tāds izskatās, ka virtuve braukājoši. Šitas ir mazajām noliktavām, mazajiem uzņēmumiem. Arī paši izmantojam. Arī pacēlājs līdz 4 metriem. Viņš ir no 2 metriem līdz 4 metriem. Nu, pa starp ir gradācijas vēl. Celšanas augstums ir 1,5 tona. Bet pasties, viņi ir izdomājuši pašu savu brendu. Tu varētu arī tā mašīnītes izdomāt. Tā man jau ir multibrends. Kā viņa jebkura brendu var iegādāties. Man pat nav jādomā nekas. Tu domā, bļitka pārlīmē BMW uz karbai virsū? Jā. Nu, šeit ne tikai bļitkas ir pārlīmēts, arī tehniski viņi ir atšķirās no, teiksim, bāzes piedāvājuma, ko piedāvā ražotājs. Mēs no mūsu pieredzes esam secinājuši, kam ir jābūt labākam, to arī esam uzlabojuši. Un plus, protams, arī mūsējais dizains. Labi, bet nav jau galvenais, ja tas, ka uzlīmē bļitku virsū uzliek savu priekšu. Tad 500 sērijas virsū nopelna, bet tev servis apkopes garantijas, tas jau ir galvenais. Pats galvenais ir servis, jā. Mums ir izbraukums pie klienta. Ja kaut kas ir noticis, rezerves daļas ir uz vietas. Nu, ja kaut kas mums nav, tad tas ir nedēļas jautājums. Jūs pie klientiem? Tajā nedēļas laikā, ja tev ir intensīvs darbs, mēs iedosim tehniku vietā, lai tavi darbi neapstājās. Redz, tas ir puses, ja tu nopirksi Ķīnā, pie iespēja, ka es pats ir šodien kā tīpa superhitrīs, atlaišu vaļā kaut kādas Ķīnas saites, atradīšu tādu pašu, gan jau par 5 štukām lētāk dabūšu Latviju. Bet tajā pašā gadījumā viņa nebūs garantija, un tev nebūs, kā saka, tas rezerves transportiņš. Ja tev nomirst, tu nomirst. Nosprāgs, tev viss apstājās, un tad rēķina tavs, tas ietaupītais piečuks apgriezīsies uz neietaupīt 10.